Sveicināts manā YouTube kanālā. Mani sauc Matīs Jākopsons, esmu ģitāras spēles pasniedzējs, un šis ir 6. video no manas mini video sērijas par 10 baroku vingrinājumiem ģitāras spēlē. Ja tu vēl neesi redzējis iepriekšējos video, uzmet viņiem aci, bet šajā video ķeramies pie lietas. Mēs esam sol mažorā, sol mažora tonalitātē. Un vingrinājums ir balstīts uz diatonisko trīsskaņu, tādām kā ievadskaņu uzslāņošanām. Tad, principā, ja tu jau vari nospēlēt vienkārši diatoniskos trīsskaņus, piemēram, sol, si, re, sol, tad no nots la, do, mi, la, si, re, fa, diez, si, do, mi, sol, do, tad tas, ko mēs darīsim, mēs uzslāņosim šīm te arpeģiju skaņām chromatiskas ievadskaņas. Un tas izskatītos šādi. Tā veidā, lai nospēlēt vienkārši sol, si, re, sol, mēs spēlēsim tur izmantot hammer-ons un pull-offs. Var spēlēt arī vienkārši alternate picking. Pirms mēs dodamies tālāk, pārliecināties, ka tu saprati šo pamatīdeju. Vēlreiz lēnāk. Pēc tam nākamais trīsskaņas ir la minora, trīsskaņas la, do, mi, la, un tieši tāpat. Tad ir si minora trīsskaņas. Do mažora trīsskaņas. Es domāju, ka tu saprati domu. Šeit, principā, šis vingrinājums, ja tā var teikt, viņš beidzās ar la minora trīsskaņu šajā formā. Jo šī nots ir šīs konkrētās sol mažora gāmas formas augstākā nots. Un, kad tu sasniedz šo pēdējo arpēģiju, la minoru, tu vari iet atpakaļ tāpat, vai arī sākt no arpēģijas augstākās nots. Un tā tālāk. Pēc tam, protams, rekomendētu to spēlēt pārējās formās, dažādās tonalitātēs un integrēt arī iekšā improvizācijā, lai to neuztvert vienkārši kā vingrinājumu priekš tehnikas, kas tas arī var būt ļoti labs vingrinājums priekš tehnikas, bet arī, lai tas ir kaut kas vairāk. Tas šajā video īsumā arī viss. Ja tev šis video likās noderīgs, atstāj kādu komentāru un abonē manu kanālu. Un gaida arī nākamos video no šīs mini sērijas par baroku vingrinājumiem. Tā.